Pavasaris, saule un kokteļi. Atzīsties, kā Markusam Rivam ir ar kokteļiem, ar bezalkoholiskajiem un alkoholiskajiem. Pārsvarā tie ir bezalkoholiski, tomēr, jo visu laiku ir jābūt tādā formā un labā stāvoklī, lai varētu visu to pavasara skrējienu tā labi izturēt. Un tāpēc es tā ļoti reti iedzeru kādu kokteili. Bet ja tu iedzer kādu kokteilīti alkoholisku, kas tas ir? Tas varētu būt spraits ar vodku, kaut kas tāds, man garšo tāds. Tas ir enerģijai, ja? Tas ir būtībā enerģijai, un lai to alkoholu tik daudz, varbūt, nejustu, bet es neesmu tāds liels alkohola cienītājs, bet šeit, tad, protams, ir jauki izbaudīt labus vīnus, viskijus un tādas ekskluzīvākas lietas. Atzīšos, es arī neesmu liels alkohola cienītājs, bet es zinu, ka Markus Rīvs strādā naktīs, tāpēc viņam ir vajadzīga enerģija. Viņš ne tikai dzied, viņš ne tikai strādā par modeli, bet viņš tagad ir arī DJs, ne tikai radio, bet arī klubos naktī, jā? Jā, pagājušajā nedēļā bija jo īpaši tāda izteikta, kad es sev vispār neatļāvos lietot ne gramu alkoholu, lai varbūt atspēkotu to, lai man būtu vajadzīga enerģija, lai es to visu varētu izturēt, bet gan ceturtdien, gan piekdien pagājušajā nedēļā spēlējām ar DJ Ellu klubā D-Style. Un, jā, es esmu tagad viņiem oficiālais DJs, ne tikai Radio Capital FM katru darbdienu, bet tagad arī piekdien vakaros pārsvarā, un šo piekdienu mums ir Music, oficiālais afterpartijas, un mums ar Elīnu ļoti labi tāds connections, un mēs domājam visādas ļoti radošas idejas, un būs labi tāds piekdien vakar D-Stylā ir paši labākie. Zini, es tagad skatos uz tevi un zinu, ko es pamanīju? Kad Markus Rivi ir izaudzis nopietni. Garumu? Auguma ziņā, jā. Varbūt māti tāda, bet es Saki, ka tu esi izaudzis. Es beidzot esmu izaudzis. Tā lūk ir patiesība.